Vai zināji, ka viena no ietekmīgākajām grāmatām vēsturē nav rakstīta abstraktās filozofijas valodā, bet gan ir militārās stratēģijas rokas grāmata? Šodien mēs iztirzāsim vienu no visvairāk pētītajām un praktiski pielietotajām grāmatām gadsimtu garumā. Kara mākslu, ko sarakstījis Sun Tzu. Šis traktāts, kas dzimis senajā Ķīnā, joprojām ir būtisks mūsdienu pasaulē un pielietojams ne tikai karā, bet arī biznesā, politikā un pat ikdienas sadzīvē. Ietekme, kādu atstājuši šī grāmata, ir grūti aptvert. Tā ir sarakstīta pirms vairāk nekā 2500 gadiem, atstājot neizdzēšamu iespaidu uz cilvēces vēsturi. Sun Tzu, stratēģis un militārais filozofs, savā darbā iekļāva 13 nodaļas, un katra koncentrējās uz atšķirīgu kara aspektu, no plānošanas stratēģijas līdz resursu un teritorijas pārvaldībai. Un, lai gan teksts ir koncentrēts uz bruņoto konfliktu, mācības, ko tas sniedz, ir vispārīgas. Stresa apstākļos, kur nepieciešams pieņemt ātrus un efektīvus lēmumus, šī grāmata kļūst par nenovērtējumu gudrības avotu. Kara mākslas ģenialitāte ir tās spējā pārvarēt kara robežas. Tā kļuvusi par atsauces grāmatu ne tikai militāristiem, bet arī līderiem un uzņēmējiem visā pasaulē. Globālā tirgus asās konkurences apstākļos Sun Tzu mācības par paredzēšanas stratēģiju un pielāgošanos ir kļuvušas par galvenajiem principiem, kas nodrošina panākumus. Piemēram, kara mākslu ir citējis un pielietojis darbā Jeffs Bezos, Amazon dibinātājs, kā arī pazīstami uzņēmēji no visdažādākajām nozarēm. Sun Tzu gudrība pauž: izcilākā kara mākslas māksla ir pakļaut ienaidnieku bez cīņas. Šis princips aicina domāt par stratēģiju ne tikai kā tiešu konfrontāciju, bet arī kā prāta vingrinājumu, kur paredzēšana, viltība un apstākļu manipulēšana kļūst par svarīgākajiem aktīviem. Uzņēmējdarbības līderim tas nozīmē spēju radīt apstākļus veiksmēm bez destruktīvas konkurences. Kā tu vari iekarot tirgu bez tiešas konfrontācijas ar konkurentiem? Kara mākslas nozīme mūsdienu pasaulē ir neapstrīdama. Uzņēmējdarbības jomā tā ir kļuvusi par būtisku rokas grāmatu tiem, kas vēlas izcelties spēcīgas konkurences vidē. Mācības par ienaidnieku pazīšanu vai mūsdienu valodā par konkurentu izpratni ir būtisks, taču Sun Tzu runā ne tikai par konkurenci, bet arī par sevis izprašanu. Pazīsti sevi un pazīsti savu ienaidnieku, un 100 kaujās tu nekad nebūsi apdraudēts, saka teksts. Šis sevis izprašanas princips ir būtisks jebkuram līderim, kurš vēlas sasniegt panākumus. Kādas ir tavas stiprās puses, kādas ir tavas vājās puses. Bez šīs pašvērtēšanas jebkura stratēģija būs nepilnīga. Paredzēšana attiecībā uz citu kustībām ir vēl viens būtisks princips. Sun Tzu apgalvoja, ka karu uzvar ar paredzēšanu, nevis reakciju. Uzņēmējdarbībā tas nozīmē spēju paredzēt tendences, identificēt iespējas pirms citiem un pieņemt proaktīvus lēmumus, nevis gaidīt un reaģēt uz pārmaiņām. Veiksmīgi līderi ne tikai reaģē uz notikumiem, bet gan paredz tos un rīkojas ātri. Kara māksla nav tikai militārās stratēģijas darbs. Tā piedāvā dziļas pārdomas arī par līderību. Sun Tzu runā par to, cik svarīgi ir karaspēka morāla, kā līderim jāiedvesmo uzticība, lojalitāte un vienotība starp sekotājiem. Labs līderis pēc viņa domām ir tas, kurš zina, kā saprast savas komandas vajadzības, kā vadīt viņus ar gudrību un kā izmantot viņu stiprās puses. Šis princips attiecas ne tikai uz kaujas laukiem, bet arī uz uzņēmējdarbību. Kara mākslu izmantoja gan ķīniešu imperātori, gan lielu uzņēmumu izpilddirektori, politiskie līderi un mākslinieki. Sun Tzu izklāstītās stratēģijas ir izturējušas laika pārbaudi un turpina iedvesmot ikvienu, kas meklē gudrus lēmumus, efektīvu resursu pārvaldību, paredzēšanu un pielāgošanos pārmaiņām. Lai gan grāmata galvenokārt izklāsta kara principus, tajā ir arī dziļa pārdomas par pašu dzīvi. Katrs no Sun Tzu principiem var tikt piemērots personiskajās attiecībās, laika plānošanā, lēmumu pieņemšanā un, protams, pārvarot izaicinājumus.
Tā ir atgādinājums, ka dzīve ir nemitīga cīņa, kas iespējams nav saistīta ar karu, taču mūs visus definē izšķirošie lēmumi. Kara māksla ir ietekmējusi dažādas kinoteātru un televīzijas adaptācijas, izmantojot atziņas dažādos sižetos. Piemēram, filmā Kara māksla, kas uzņēma 2000. gadā, un kurā galvenā lomā ir Veslijs Snipes, tiek izmantotas suņu dzīves, spiegošanas un sazvērestības taktikas. Turklāt tādas filmas kā 300 vai Pēdējais samurais parāda, ka stratēģijas principi, piemēram, zemes izmantošana, ienaidnieku paredzēšana un ētika cīņā, ir būtiski kaujas situācijās, netieši atspoguļot grāmatas ietekmi. Seriālā Kāršanams tika izmantot kara mākslas stratēģijas politiskajā jomā, izmantot manipulācijas, krāpšanu un stratēģisku lēmumu pieņemšanu kā galvenos rīkus, lai tiktu pie varas. Ja vēlies iedziļināties šī leģendārā filozofa atziņās, kara mākslas audiogrāmata, kas vadīs tevi caur tās 13 nodaļām, tagad ir pieejama platformā Audiolasītava. Mēs noslēdzam šodienas epizodu par kara mākslu. Paldies, ka pavadīji mūs šajā ceļojumā par stratēģiskas domāšanas principiem, kas ir veidojuši daudzas paudzes. Tiksimies nākamajā epizodē, kur stāstīsim par jaunu literāru darbu, kas ir definējis mūsu vēsturi. Audiolasītava, kur sāks visi stāsti.